šodien jau pie mums ir kāda cita viesi. Jā, bet vēl kamēr viesi mums iekārtojas uz skatuves, neaizmirstam, ka mums jābalso arī par 3 videoklipiem. Šobrīd 50 Cent ir izvirzies vadībā, bet Kenai West ar Mr. Hudson tur, cenšas pievilkt. Vismaz Mr. Hudsons, jā, pilnīgi noteikti. Kanye West, es nezinu, viņam jau labāk tur tā sievietes patīk. Labi, sarunāts, bet tieši tā jaunie ciemiņi pie mums ir klāt, un pionieris un mazais Dairis ieņem mūsu skatu. Lūdzu, vārds viņiem. Hei, prieks jūs šeit redzēt. Labvakar. Kreisais krass ir mājā, Jā. Sveiciens visiem. Dairi. Labi, daram šeit, klausies. Wow. Pionieris ekskluzīvs, raksts tekstus, sprākst kā dinamīts. Es zinu, kādi man šis tev labākais draugs tavs, nāc man līdz. Nāc, Pionieris ekskluzīvs, raksts tekstus, sprākst kā dinamīts. Es zinu, kādi man šis tev labākais draugs tavs, nāc man līdz. Jep, ko es dzīvoju, tas ir netīrs darbs un smieklīga nauda. Atalgojums pārnoņu daudz draugu. Es zinu, ko tu runā par mani, kamēr runā, kurā klubā būs no manis pazūd. Pazūd 10, pazūd 100 un pazūd dzīve. Tu draudzīgs foršs, es ar draugiem cīgas. Tev vajadzīgs pons, man iemesls pasmieties par tevi. Kaislīgi dzer brūno blakām vongs, pa tubām tūpaks. Pasauli ir manu, viss acis uz mani, tic tu saprastu mani. Ja būtu tikpat augstu un tikpat vienalga, kā man ir. Manas sirds augsta, spļauj ugun, nav laikā. Pionieris ekskluzīvs, raksts tekstus, sprākst kā dinamīts. Es zinu, kādi man šis tev meitenī. Klausies mani, labākais draugs tavs, nāc mans līdz Pionieris ekskluzīvs, raksts tekstus, sprākst kā dinamīts. Es zinu, kādi man šis tev meitenī. Labākais draugs tavs, nāc man līdz. Klausies šito, es nerakstu tekstus ielām, tev tikai liekas. Es salieku vārdus īstajās vietās. Nosūt bučus meitenēm, nesam centrā ar tiem, kas tiekās. Kliedz mājas gar acīm, slīd bildes, meitenes un tramvai. Jūtas parasti tie pats un grib dabūt ko. Kad tinies mājas, kamēr es tev man piedod. Šī bija pēdējā reize, tici man, es labošos. Esmu ļoti augsts, bet arī jauki lamājos. Nedod man iemeslu, nebūs iznākums. Lai tā līdz jums iedos, ko esmu netālu viegli aizsniegt, jo ko var redzēt, to var aizskat. Idosim kaut ko pušiem ātri prom. Pārāk lielu kumos uzņēmušies kost. Es pat nesaukšu vārdu šos, ko vajag noždzīt nost tu turies košī, un tu zini, jā, Pionieris ekskluzīvs, raksts tekstus, sprākst kā dinamīts. Es zinu, kādi man šis tev meitenīt. Labākais draugs tavs, nāc man līdz, nāc, Pionieris ekskluzīvs, raksts tekstus, sprākst kā dinamīts. Es zinu, kādi man šis tev meitenīt. Labākais draugs tavs, nāc man līdz. Nāc, jā. Te kreisais krass ir mājās, Pionieris Dairis. Prieks jūs visu šeit redzēt. Maz interviju ar mums tūlīt pat. Paldies. Droši puiši nāk. Pionieris ekskluzīvs un Dairis. Jep, tieši tā. Prieks būt šeit ar jums. Ko, Džeki, kā šobrīd ir hip-hop kultūrā? Kas notiek? Es domāju, ka Latvijā viņa diezgan ir labā līmenī tagad un attīstās nepārtraukti un auga. Ir daudz jaunu mākslinieku un daudz jaunu talantu. Es domāju, visu laiku būs, vajag tikai vairāk sponsors, es domāju, bet tā. Vienu brīdi, tad, kad Rīga rekords uzplauka, tad jau tiešām likās, ka mēs esam izkāpuši jau no bedres laukā un tad jau iesim uz augstumiem. Kā šobrīd ir varbūt tā uz augstumiem iešana? Man liekas, ka šogad būs tas bagātākais gads ar vispār Latvijas hip-hop relīzēm. Arī no mūsu puses būs gaidāms kreisā krasta mixtapes. Neteikšu, kurš jo tur. Mēs vēlāk uztaisīsim arī mazu konkursu, un es domāju, mēs varam izspēlēt arī kreisā krasta cepuri. Mums kā kārtīgam rap projektam ir, protams, savā atjārba līmenī. Jā, uz to jūs skatītāji gatavojieties. Jā, bet vēl pirms konkursa, kas vispār ir, es kā nezinu, hip-hop tās mūzikas netik liels pārzinātājs, kas ir mixtapes? Mixtapes ir principā mūsu teksti uz citu fonogrammām apakšā, uz citu bītiem. Tā kā mēs paņemam ārzemju kādas populāras dziesmas un mēģinām to iztaisīt vai nu savā improvizācijā vai kaut ko pilnīgi jaunu uz tā izveidot. Un izdot zem ārzemju mūzikām, principā, savas kompilācijas. Bieži pat ne populārs, vienkārši tādas dziesmas, kuras tev patīk un tu gribi tā
tekstu uzrakstīt savu versiju, tā dziesmā tika uztaisīt tādu. Protams, arī mums tur ir arī uz pašu bītiem daudz dziesmas, jo šitas būs tāds kā atspēriens priekš albumu, šitas mixtapes. Nu jā, ir ārzemēs pieņems, ka principā ņem visus citu bītus apakšā, bet mēs arī cenšamies paņemt kādu savējo, lai mēs varam tālāk tā kā singlu kaut ko arī rotēt un nodot tālākai publikai, protams. Jūs arī šodien esat atnākuši ar video prezentāciju, vai ne? Jā, protams. Un šis ir signāls iegaumē noglabā, vai pareizi? Tieši tā. Un arī šo dziesmu varēs noklausīties šajā tā mixtape'ā, ja? Tas jau ir manējā iekļauts, jā, man ir arī solo mixtapes, nesen iznāca saucās Clowns, un tajā tā dziesma ir iekļaut, jā. Nu ko, bet pirms mēs skatāmies jauno videoklipu no Pioniera, nu tad konkursiņš par kreisā krasta cepuri, jā, 6720 702, telefona numurs, uz kuru jūs zvanāt, un kreisais krasts Pionieris ar mazo dēļu dod balvu. Tieši tā kā gaidam jūs zvanus. Jā, nu mēs domāju, kamēr vēl nav pirmais zvanītājs, uzdodam jautājumu. Jā, droši. Tā, cik kreisais krasts ir principā izdevis mixtapes, nevis tā kā katrs mākslinieks atsevišķi, bet visu projekts kopā, cik kreisais krasts ir izdevis mixtape, tas ir A3, B2 un C1. Cik tā tad zvaniet, jā. Jā, jau zinās, es domāju, netik grūts jautājums. Mums jau ir pirmais zvanītājs, halo. Čau. Čau. Kas mums piezvanīs? Elīna no Raunas. Elīna. Nu ko, tad tev ir vieglas atbildes. 1, 2 vai 3. Mixtape ir kreisam krastam. Vai es zinu pareizi atbildi? 2? Jā. Nē, diemžēl, tu šoreiz netrāvīji. Diemžēl netrāvīji. Labi, ļausim vēl kādam citam zvanītājam atbildēt, vai kurš varbūt zina. 7200 702. Divas versijas tātad. 3 vai 1. Jā, mums ir nākamais. Jā, sveiki, halo. Jā, halo. Čau, kā tev sauc? Mārtiņš. Mārtiņ, tu noteikti zini pareizo atbildi. 3. Nē, Mārtiņ, visi domā tik daudz, bet atsevišķi, diemžēl, ir kreisais krasts izdevis vienu mixtape, un varbūt daram tā, ka nākamajam zvanītājam vienkārši uzdāvinam cepuri, kas zvan. Tieši tā arī mums sanāk, jo tiešām liekas, kreisais krasts dzirdēts ir tur pa labi, pa kreisi, kaut kur ir, bet... Daudz solo atsevišķi. Mums atsevišķi tiešām. Jā, nu ko, mums ir zvanītājs, uzvarētājs. Halo! Halo! Sveiki, mēs tev ļoti slikti dzirdam, es tikai nezinu, kāpēc. Jā. Jā, kā tev sauc? Lūcija. Lūsija. Prieks dzirdēt tev. Tu esi ieguvusi Lūcija vai Lūcija? Lūcija. Lūcija. Jā. Prieks dzirdēt, tu esi ieguvusi cepuri, ja varbūt ne tev, tad varbūt kādam savam draugam tu varēsi viņu uzdāvināt. Es domāju, ka viņi pat arī varēs mierīgi nācāt, jo tūlīt jau būs ziema, cerams, ka, un cepuri tiešām noderēs. Paldies tev, ka zvanīji, mēs ar tevi sazināsimies pēc raidījuma. Jā, bet varbūt mazliet ieskatam par videoklipu. Kāpēc tieši šai dziesmai un par ko būs videoklips un kā tā apa? Nu, principā arī tas bija tā kā, es teicu, ka mēs daudz paņēmām ārzem beats uz mixtape, un mēs gribējām vienu singlu arī uztaisīt, un šo mēs uztaisījām tā kā singlu. Tas piedalās kurš tajā dziesmā, un apakš ir uztaisījis viņa brālis, Orioli viņš saucās, un tā kā mēs ar brāļiem sadarbojāmies, un 2 dienas filmējām Āgenskalnā, pārsvarā bija arī uz Alberta ielas, tas ir klusais centrs, un principā, gala versiju jūs varēsiet tūlīt redzēt, jā, maz ko stāstīt, jo tiešām skati nekādi netika īpaši izvēlēti, bija jau plānā tādi parastie ārpusē ielas skati, un tas ļoti ātri un vienkārši notika. Mēs puišiem atbraucām ar pacēlājiem, ar kamerām, un to ātri izdarījām 2 dienās, un pēc tam bija apstrādes laiks, kaut kaut nedēļu ilgi. Jā, labi, tūlīt jūs paši arī varēsiet pieteikt šī klipa prezentāciju. Varbūt pirms tam vēl kādu koncertu uzstāšanās varbūt ir gaidāmi tuvākajā laikā, kur mēs jūs varam dzirdēt? Man tāds maziņš koncertiņš būs trešdien, ja nemaldos, HHC klubā, tas pretī klubam Pulkvedis. Tur notiks ģimenes Ziemassvētku tūri, ja nemaldos, tur arī Ēlu uzstāsies, tā grupa arī, ja nemaldos, un tur man arī būs ieskatām kaut kādas 2 dziesmas. Tas būs tā kā tuvākais, tas būs trešdien. Sākums laikam 8, visas laimi gaidīt tur, un nākamais būs arī koncerts piekdien, laikam tas būs 115 festivāls, kuru mēs rīkojam. Sestdien, jā? Kļūdījos, atvainojos. 28. Un tas ir tā kā 115 festivāls, kuru mēs rīkojam arī, kur balvā var dabūt videoklipu uzņemšanu.
Un tas fināls norisināsies sestdien, un arī tur jūs redzēsiet mani. Un vispār jūs no kreisā krasta, es domāju. Tā kā droši nākatajā skatieties, ja kādam interesē. Nu, bet šobrīd atļauju pašam pieteikt klipu. Tātad tā, pionieris piedaloties kurš, mūzika taisa viņa brālis Oriola, šis signāls mēs noglabā, skatāmies. Jā, tālūk iet pionierim, nu, gaidīsim no viņa albumu. Jā, bet turpinot tādās hip-hop noskaņās un ar ielu kultūru runājot,